Čauspor, draugi! Šodien mēs esam kopā ar Ģirtu Skujānu, un Ģirts ir čals, kas nodarbojas ar fitnesu, crossfitu, ko tik viņš nedarbojas. Parunāsim par visu kaut ko. Tieši mums fonā ir Andrejsals crossfit zāle, kur Ģirts ir saimnieks, un mēs tagad iesim tur, prom no darba. Ležam. Šis uzreiz būs jālabo, Māri, jā, visu cieņu. Tas ir tā, kā tu mani iepazini, jā, bet ir kāds laiciņš pagājis un kaut kas ir drusku pamainījies, kaut kas ir palicis labāk un kaut kas ir savādāk, un tad šis vārds, ko tu pieminēji mūsu sakarā ar Andrejsalas zāli, tiek lietots pagātnes formā. Aha. Mēs no viņa nelecam nost, kad nē, mēs tur kaut kāds, ka tas ir kaut kas tāds, ko mēs gribētu nepieminēt vai negribam pieminēt, jā, bet tā ir labi izdarīta pagātne. Ar lielu uzsvaru uz labi izdarīta pagātne. Labi un ar tādu foršu siltumu noglabāts kaut kur tur aizmugurē, un šo vārdu mēs vairs ar mūsu kaut kādu izpratni par fitnesu, ar mūsu sporta zāli mēs praktiski nelietojam. Tu runā tieši par vārdu crossfits, jā? Jā, tieši par vārdu. Es tieši gribēju parunāt par crossfit, jo man liekas, ka ir ļoti daudz mītu par šo lietu. Un man liekas, kad mēs esam kaut kur saskrējušies, mēs dzīvojam vienā rajonā, tā kā mēs saskrēnamies šādi un tad. Man stāstīja. Par jau zem vienas saules visi staigājam, pa vienu zemīti staigājam, kas mums ko enerģiskiem cilvēkiem nesaskrieties. Jā, un ko teici, jā, kad tas termins ir ļoti plašs īstenībā, un ir ļoti daudz mītu. Bet varbūt izstāsti mazliet par zāli, cik sen tu tur darbojies un kā tas radās? Mēs tā čaļu kompānija, kuri pieķērās uzmanīgi, bet mēs tā arī pa diagonāli pāriesim pāri. Jā, mēs jāpārskrien pāri, jā, mēs droši vien arī tagad slikti dzird mūsu klausītāji, pacieties bišķi, tolīt tiksim pāri ielai. Redziet, ka mēs paši pirmo reizi to vārdu izdzirdējām, jā, viņu vēl Latvijā, es domāju, vispār reti kurš fitnesā dzirdēja. Kaut kur bija izskanējis kaut kāds funkcionālais fitnes, tas bija tāds, tā kā ienācis no lielā sporta, bija fitnesā, tā visa fitnes vide bija trenažieru zāles, un kuras apmeklē arī pro sportisti un kur savā sagatavošanās programmās pielieto jau kaut kādus vingrojumus, kas ir drusku plašāk, jau ar kaut kādu funkcionālo iezīmi. Nav tikai vienkārši izstrādāt tur kaut kādu muguras konkrētu muskulīti vai tur rokas konkrētu muskulīti, bet kuram jau ir kaut kāda funkcija, kaut ko darīt ar savu ķermeni, viņu vadīt, kaut kā tur skriet, pārvietoties, mainīt virzienus, lekt, kāpt, stumt, nest, raut, da jebko, ja? Un tās pro sporta durtiņas tā kā sāka drusku vērties vaļā tādā masu fitnesā. Un loģiski arī, kad masu fitness mums jau arī tāds piedāvājums, kaut kādi produkti, kaut kādi iepakojumi, kaut kādas programmas. Un kad cilvēki vai šo te programmu radītāji, viņi jau drusiņi tā kā cenšas prognozēt kaut kādas tendences, kas būs, kas varētu būt tas, ko viņš iedarbināt mūsos katrā vēlmīgi. Un tad šīs lietiņas, kuras agrāk varbūt tādos pro sportos, sāka iepakot masu fitnesā. Un tas laikam tāds šī te brenda CrossFit kaut kādu pirmo gadu, tāds veiksmes absolūts tas veiksmes pamats, ja, kad ikdienišs regulārs cilvēks pēkšņi
pēkšņi viņam pavarās svarcelšanas pasaule, viņam pavarās vingrošanas pasaule, viņam pavarās viegloklētikas pasaule. Un viņš var sajusties kā tāds, pro-atlētiņš. Es esmu tur, kur kādreiz tās durtiņas bija stingri ciet. Vai tātad man bija jābūt kaut kādā tur pro-sportā, jā, vai man viņas ir cietas. Jā, tās durtiņas vairākas. Un tad šis te brands, CrossFit, ja tos pirmos gadus, gāja tādu uzvaras un tādu izplešanās gājienu. Un mēs bijām jau tādu dombiedru grupiņa, 2010. gads, 11. Mūs vienoja gan ielu vingrošanas sporta biedrība, gan personīga draudzība ar maniem Andrejsals kolēģiem. Un 2013. gads, patiesībā jau gadu ātrāk, vienās sacensībās, ielu vingrošanas sacensībās, mēs pirmo info dabujām. Un tas info bija no runas vīra, Bergmaņa kunga, kurš mikrofonā vadīja to un kaut kādā starplaikā. Šis mums saka, jā, jums tas skatuves notiek, tur sabraukuši cilvēki no visas pasaules, tur taisa trikus pie stieņiem tā. Jā, tas ir viss super, tas ir apbrīnojami, bet es Amerikā redzēju tur Arnolda klasika izstādē, tādu redzēju, tādu. Mums tur ausis acis vaļā, stāsti, jā, tur rāva stieņus un tur nesa smilšamais un ko. Saucās tas CrossFit. Jā, mēs bišķi tā kā iespicējumos tā, kas ir, jo mēs aktīvi sportistiņi, tādi fitnesa entuziasti, kuriem viss ir jāzina, jā, kas vispār pasaulē notiek, kādas tās tendences. Un sākām es, Kaspars, Gatis, Māris, četri dombiedri, sākām tā kā bišķiņi iedziļināties, ja, kas tur ir, par ko iet runā, par ko mēs tur izdzirdējām. Kaut kāds tur YouTube video un kādus rakstiņus un vienā brīdī sanācām kopā, mums tas ir jādara. Mēs to gribam darīt. Mums tas patīk vizuāli, mums tas patīk ideiski un ka mums ir jābūt tieši tiem, caur kuriem Latvijā šis tiek iepazīts un jā, tad sākās kaut kāda plānošana, ko mums vajag, lai mēs to izdarītu. Mums vajag telpas, zāli, mums vajag aprīkojumu, mums vajag zināšanas paplašināt, jo uzreiz bija skaidrs, ka ar to visu pieredzi un tām zināšanām, kas mums jau ir, mēs visi jau bijām aktīvi treneri, ar savu kaut kādu pieredzes bagāžiņu, kad ar to mums nepietiks. Mēs ar Kasparu braucām atsevišķi mācīties tieši olimpisko svarcelšanu. Un pirmie treniņi, pirmais mūsu guru svarcelšanas Raivis Vīdzis, jā, un mums likās kosmos vispār tā. Mēs svarus tur esam cilājuši un vingrojums taisījuši un kaut ko tā kā saprotam arī, kā tā muskulatūra, kā tur tas viss un mācījušies jābē ar Kasparu, kaut kāds vispār jauns pavērās. Līdām tajā iekšā, mācījāmies, certifikāciju kārtojām, kas bija arī tāds viens no noteikumiem, lai šo te brendu tu varētu tā kā oficiāli tu varētu viņu pārstāvēt. Braucām arī kārtot to, gan kā zāle, gan individuāli kā treneri. Un kādus pirmos gadus tajā ļoti bijām ieniruši. Tas ļoti patika un tiešām kaut kā gāja roku rokā ar to, kā mēs ticam, ko mēs novēlam cilvēkiem un kā nevar nolikt arī to, ka mums bija ļoti svarīgi, kā mūs redz, kā mūs pazīst, kā mūs redz un tas ļoti arī varbūt sasniedz ar to, caur kādu redzējumu mūsu ierauga sabiedrību, mūsu sekotāji,
mūsu klienti, un nu, tas viss tā roku rokā gāja, un kādu laiku ļoti, ļoti līdzeni gāja roku rokā. Forši, man liekas, ka es tikai salīdzinoši nesen sapratu, ka crossfits ir zīmols, ka tas nav vienkārši tā kā vārds, kas nozīmē, nu tā kā fitness, kur tu dari visu kaut ko. Jā. Ka tas ir kaut kas ļoti specifisks. Jā, preču zīme un tā. Nu, jā, un tur kaut kādā brīdī, cik mēs braukājam arī uz kādām starptautiskām mācībām un tā, mums ar Kasparu tāda drusiņa jautājumzīme, jo viens ir kaut kāda tā kā mūsu ticība, mūsu redzējums, ko mēs saprotam ar kaut kādu fizisko kondīciju, ar tādu fizisko labsajūtu, un otrs, kaut kādas ievilktas tādas jau krasas līnijas, kuras ir tā kā ievilktas drīzāk nevis par plašumu, ja mēs tur tām definīcijām ejam cauri, ka es tev novēlu būt tādam funkcionālam plašumam, bet par kaut kādu brenda tā kā aizsardzību, tā kā noturēt kaut kādās. Ja? Un tad brīdī sāk diezgan iezīmēties tās kontūras, ka tas nav stāsts par kaut ko ļoti plašu un veselības novēlējumu, bet tāds iepakojums, kuram kaut kā ir jāfunkcionē. Ok, nu tad es saprotu, tagad jūs tā kā ejat bišķi no tā nost, un jūs ejat plašāk? Sen jau. Tagad, kaut kādus gadus. Tas ir tādi varbūt pakāpieni, kur ir ļoti kaut kā secīgi notiek, ļoti loģiski. Mēs pa šajien iziesim. Tur tā. Ejam tur, es nezinu, tur arī, ja? Varētu būt, ka mēs te netiksim garām. Kādas sētas tur ir? Jebkurā gadījumā drusku paieties, un mēs vēlreiz varēsim tur iet iekšā. Jā, nu davai, provējam. Jā. Mums mērķis ir nonākt pasaules labākajā rajonā Brasa. Paldies, lieliski. Redzi, kad mēs tā kā, kad no tā brenda nost, vēlreiz, tātad mums jau pat pirms mēs šo brendu uzsākām tādu sadarbību un viņa nešanu, mums jau bija kaut kāda krājkasīta katram uzkrāta. Tas ar zināšanām, ar pieredzi, ar kaut kādu izpratni par šo te fizisko. Līdz ar to varbūt grūtāk bija mums pateikt, ka čaļi viss aprobežojas tikai ap šo. Nu, ja tev jau ir kaut kāda bagāžaņa, labdien, Māri, bet paldies, es labi jūtos, es zinu, kā, vismaz priekš sevi. Forši, jā, un tas tāds pirmais. Otrs, ka tomēr ļoti tajā brendā ļoti tāds nesasniedzamības moments visu laiku tāds klātesošs ir, un tās teorijas, ka tev tur visu laiku ir jāpušo, ka tev ir jābūt labākam par vakardienu, ka rītā tu būsi labāks, un tevi bišķiņi ierauj tādā visu laiku tādā nepietiekamības virpulī. Jā, kuram, to var tur gari filozofiski tur to analizēt, ka jābūt šim te nepietiekamības, kā te mēs kaut ko sasniegsim, ja nebūs visu laiku šī te it kā nepietiekamība uz kaut ko. Jā, bet, no tā arī var drusku sagurt. Tu tā kā skrien, visu laiku jau būs kaut kāds rezultāts, kaut kas, kam tu nākamais rezultāts, nākamais, un gan psiholoģiski var sagurt, es domāju, no tāda veida tādas domāšanas, gan arī fiziski. Un nav vispār nekāds noslēpums, tas nav tā kā to vairs neizdosies nosargāt kaut kādās tur slepenības, kaut kādos tur bibliotēkās, kad ļoti daudz traumu. Tajā prostā ļoti daudz. Mēs to esam redzējuši, mēs paši tajā esam bijuši klātesoši, paši to varbūt arī kaut kur provocējuši, ar kaut kādu tādu atmosfēru treniņā,
Tomiņš skries. Čau! Filmējamies! Jā. Un, Viņš arī būs jānofilmē vienu dienu. Obligāti motivējošs čalis un apbrīnojams arī. Tas bija Toms no Brooklyn. Jā, mūsu brasas iemītnieciņš arī. Jā. Un, man kaut kā par to visu laiku to optimizāciju arī liekas tāds, no vienas puses, es pats visu laiku tur, man ir mērķi tur uzstādīt jaunas personīgos tur. Šogad arī. Es nezinu, kāpēc, jo nekas pasaulē no tā nemainīsies, bet kaut kāds tāds azarts un tāda gamifikācija tam ir. No otras puses, es jau esmu es nav tā, ka es tagad uzstādīšu jaunu personīgo maratonā, un tad beidzot es būšu cilvēks. Un tad nākošais jāsāk. Nē, kaut kā tur tas kopā jāliek. Jā, mēs tā filozofiski, tad tāda galvmērķa nav, ir tikai ceļš. Un ceļš un ir instrumenti. Un ja mēs tā kā skaidri priekš sevīm atrodam tos instrumentus, kuri mums ir, lai mēs pa to ceļu, tā forši ietu. Ja? Fiziskie vingrojumi, fiziskā slodzība, noteikti tas ir instruments, lai mēs forši ietu. Ja? Un savukārt tas viss crossfits, ja? Tās bija tādas pārāk ciešas kontūras. Man pastāst, kas tagad notiek Andrejas salā? Notiek tas pats, kam mēs esam, kam mēs ticam un ko mēs paši darām. Un nodarbības mēs, varbūt ar to, tas mums arī tā ir paglābis no kaut kāds galīgi tādas, galīgi noliegumi, ja? Ka mums šī bāzīte ir bijusi. Un mēs neesam bijuši atkarīgi no tā, ko mums pasaka brands, kā darīt. Ja? Mēs paši zinām, kā plānot treniņus, paši zinām, kā trenēties paši un ko mēs vēlam dot saviem cilvēkiem, ja, kam mēs ticam. Un zinām anatomiju, fizioloģiju, ja, kas mums ir jādod, kā kas strādā. Un par treniņiem, ja, treniņi notiek druseņ citā iepakojumā, bet cilvēkiem, kas mūs pazīst sen vai kas, to atšķirību, kur to atšķirību var pamanīt, nav tās pušošanas, nav šo te rāmīšu. Ja? Ir šodien pat, ja, tu tikko bija ienācis, tikko bija beidzies treniņš un kompleksiņš tika izpildīts, un mums ir drusku vairāk sadalīts tematikās. Ja tajā crossfitā kādreiz tur viss tādā bišķi kišmiš bija, ja, un tika tulkots kaut šie te pārslēgšanās mehānismi, ka tas kaut kādu ļoti tev šoku radīs, ja tas būs ļoti labi ietekmi. Ja? Tad tā ir sadaļai mēs tā vairs īsti neticam, jo šie te agresīvie pārslēgšanās mehānismi, mūsu ikdienās jau tā pietiek visādu tempu un visādu skriešanu un vibrēšanu un triecienu, ja, ka varbūt tam treniņam, tādam varbūt drusku tādam plūdanākam jābūt. Tāpat ir jāpacelās svariņi. Šodien, par piemēru, divas svarcelšanas lietiņas, kur stāvot pušpresiņš jāpaceļ un tad jāmēģina pamest un izklupieniņā sagaidīt. Un kompleksā, ja, drusiņ jāpakrāj muskulīši, pietupieni jāceļās augšā un stienīts jāpaceļ virs galvas. Kas varbūt ir tas jūsu klients, ko viņš nāk risināt? Ja mēs paņemsim 100 tavus klientus, būs kāds procents, kas domā par veselību. Tad būs tādi, kas cīnās kaut kādiem dēmoniem noteikti, kas nāk viņus izsvīst. Jā. Būs kāds, kurš vienkārši grib labi izskatīties. Jā. Vai vienkārši sadzīvot ar ikdienas stresu, tāpēc forši ir pasvīst.
Jā, nu, praktiski viss, ko tu nosauc. Mūsdienu cilvēkā visas šīs lietiņas kaut kādās daļās spēlē, jā, un visas viņas ir arī novērojamas mūsu klientos. Un varbūt tas, kādus mēs piedāvājam šos te risinājumus vai šos te instrumentus. Jā. Ne katram ir saprotams, ja? jo tas mūsdienu temps ir ļoti ātrs, varbūt pat agresīvs. Un bieži vien, ja fitnesā tiek pielietots tāds izskaidrojums, ko tad es atnāku aizmirsties. Un kā panākt šo te aizmiršanos? Parasti iemet kaut kādā tādā citā ļoti straujā upē krāčainā, kur tu vienkārši tur dabūni cīnīties par izdzīvošanu un tādā veidā tā kā aizmirsties. Ja? Runājot par mūsu treniņiem, to mūsu atmosfēru, mēs to krāčaino upi laikam drusku retāk pielietojam. Tā, kad tad drīzāk nevis aizmirsties tas cilvēks pēc varbūt smagas darbdienas, bet atrasties. Man gribētos pielietot vārdu atrasties. Ja, jo caur fizisku kustību, caur tādu kontrolētu elpu, mēs varam pievienoties tā drusku īstāk sev. To, ko mēs tā drusku intīmāk sev. To, ko varbūt tādā tempa ikdienā mēs tik ļoti identificēt nevaram. Mums tur kaut kādās darbos, darījumos tur ir jāspēlē kaut kādas savas tur noteiktas kaut kādas tur sadarbības tas un kaut kādas maskas jāuzliek un tas fiziskais vispār tas treniņš, tas ir kaut kas tāds tīrs. Tāds tīrs un paties, ja? Un tad mēs tieši tur to visu lieko prom, tieši atrasties, nevis pazaudēties. Tas es par savu to sporta pasauli, ko es daru, man uzreiz liekas, ka tas ir, tad, kad es aizbraucu uz Kongo, paskrienu pa mežu, paskrienu pa jūru apakaļ. Viss ir noticis. Tas ir mans tāds baznīcas vietā. Es neesmu ticīgs cilvēks, tad tas ir tāds garīgais pieskāriens bišķiņ. Jā, tieši tā. Tas ir tas, par ko tu runā, ja? Tieši tā. Jā, tas ir tas. Daudziem mums Andrei salā, gan treneriem, gan daudziem mūsu klientiem. Šo te, ko tu sauc par savu tādu bāzes fizisko aktivitāti, daudz pielietot skriešanu. Un tas ir, vai mūsu ietekme, kaut kāda influence, vai atrod cilvēki arī, ka klausies, tāds. Ja, un tīri fizioloģiski, tur skriešana, vienmērīga elpa, kontrolēta elpa, vertikāls ķermenis, izstiepts mugurkauliņš, ja, kustība. Un viss notiek, un tu ieej tajā savā sevis atrašanā. Viss notiek, jā. Starp citu tādas vidējo un garo distanču skriešanu viss vieglāk varbūt salīdzināt ar kaut kādu meditatīvu stāvokli. Ja ir jautājums, kas notiek meditācijā, ja kāds tad ir tas stāvoklis, tu tikko forši pieminēji, vai tas ir tas pats, kaut kur, ļoti tuvs, ļoti tuvs. Tas ir tas stāvoklis. Jūs arī kaut kā mācat par šīm lietām, jo kaut kā es, teiksim, dažreiz es taisu jogu mājās. Un es uzlieku YouTube'ā vienu kanālu, un tas, kas man patīk. Kuru tu uzliek? Ir tāda joga ar Adriānu. Ļoti labi. Ļoti vienkārši. Es pats viņu nedaru. Man sieva kādreiz, ka viņai absolūti negribās domāt, kaut gan viņa varētu mierīgi izdomāt pat arī visu tur secību, bet vēl ir kā viss tev pilnīgi viss pasaka priekšā un ļoti labs fitnesiņš. Ja mēs, joga fitness varbūt tur tā. Jā, man viņa ļoti patīk, tāpēc, ka tur ir tāds izkustēšanās. Un viņi nerunā par čakrām un tām visām lietām, tāpēc, ka man negribas arī.
Nav čakras. Nē, nu, No zini, energy flow. No. nē, nu, man negribas, lai kāds man mēdz dzīvot par tādā. Māc dzīvot tieši tā, jā, nu tas ir. Bet es saprotu, bet jūs par to runājat? Nu, redzi, Es jau nesaku tas slikti, vienkārši tas Jā, varbūt man tajā jā, brīdī, man jā. gribas izkustēties labāk. Ļoti labi. Tikai. Jā, nu, tu redz, kur pats jau jautājumā ieliki tādu arī tādu mūsdienu ļoti labu tendenci un jā, tanī brīdī, kad tu pats kaut ko sajūti, ja, tu pats tā kā, jā, kaut kādu tur tirpoņi savās čakrās, kuras negribās atzīt, ka es čakras, bet kaut kādu tur patīkam tirpoņi, tā kā vispār, nu tā labi, vai kaut kādi taurentiņi, te tā sirds rajonā tur blivinās, jā, un jā, lai tanī brīdī šo te varētu attiecināt uz kādu savu līdzcilvēku, tā, un sevišķi vēl mācoši, zini, Māri, tev vajadzētu tā, lai tu ar tiem taurenīšiem tur kopā būtu. Nu, baigajam dūzim, baigajam guru, tad man ir jābūt, jā, un mēs jau vienkārši ceļinieki esam. Mums labāk ne labāk, ne sliktāk, ja tie ir tādi vārdi. Vienkārši iedot kādu instrumentiņu, ja, ko mēs perfekti mākam iedot. Un minimumu. Uzvelc lūdzu kediņas, izdari tur 10 aplīšu potītēm uz āru uz iekšu, izdari tur ar plaukstu locītām, jā, pastiepies, izdari ielpu šeit, izelpu šeit. Vēlreiz izstiepies piecelies, jā, pacel vienu celīt, pacel otru celīt, un mazā riksītī sākam skriet. Un viss notiek, jā, ļaut procesam notiek. Kā pēc tam to iegūto procesā iepakot? Nu, jā. Nu, mēs paši praktizējam gan treneri, ja, kolektīvs. Gatis arī tik ļoti ir tagad elpošanās iekšā un brauc uz Minheni mācīties, un Kaspars ir tāpat uzturā ajurvēdā iekšā un Latvijas universitātes, man liekas, to Indijas zinātņu mācās, vai varbūt es sameloju, man kaut kā atmiņā stāv. Un es jodziņu daru un praktizēju, bet, nu, lai tā kā tagad ņemtu, un Māri, tev būtu jādzīvo tā, nu, es vēl neņemtos tā uzmanīgi, jo dažkārt gribās būt tādam, varbūt tur pamācošam un tā profesija uzspiež, bet, nu, tur var bišķiņ arī paklupt. Ja, un, es tieši gribētu tev prasīt, kā cilvēkiem vajadzētu dzīvot. Pateikt viegli vai priecīgi vai mierīgi, ja, nozīmēt nepateikt neko, ja, tev var nākt pretī kāds cilvēks, kas tas tās, tad es tā jau esmu mierīgs, ja, es mierīgi dzīvoju, ja, skaties, tur kaklā abas divas tās vēnes nospriegojās, un gan, nu, zobi sakožās, es zinu, es ļoti labi jūtos, ja, super. Paldies tev, mīļš, ja, un lai viegls solis. Labi, bet, zini, kā nemācīsim citiem dzīvot. Pastāst, kā tu pats saglabā mieru un dzīves prieku. Tas ir vislabākais, ja, savs piemērs, tas ir vislabākais. Un varbūt tas, ka laižam, ka mūsdienās tā baigi varbūt pieņemts ar to piemēru dalīties. Un tas tāds arī. Tie mūsdienu instrumenti, jā, kur viņi ir tādi varbūt glītāki, kur tur var ar kaut kāds krūplītis saskatīt, jā, jo ar to piemēru, kā dzīvot, fiziska kustība, noteikti. Noteikti tas ir instruments, kas tevi šajā te miera stāvoklī nogādā, vai tā kā viņu apstiprina to miera stāvokli, un tu sev savā kraiksītē vari to ķeksīt ierot. Tā forši stabili un būvdarbi notiek forši. Mierīgi, stabili un viss patīk. Kā ikdienā to pielietot? Jāpiedomā pie katra soļa. Kādreiz man jogas skolotājs teica, ka mēs sievu bijām pirmo retrītu tādu aizbraukuši, tādu nometnīti.
ar savu pretrītnē nometnī. Tie milzīga dūža aštanga jogas pasaulē un cik viņš uzreiz tik viegls tas kontakts izveidojās, jo kamēr tu viņu caur internetu redzi, tur vai viņi kaut kādu to mācību, tas ir tāds, jā, ka tur, tev būs tikai par kaut kādiem sasniegumiem atļauts noteikti tā soļa attālumā no viņa tēju dzert, jā, bet uzreiz es esmu blakus un tā kā viss vienā lauciņā peldamies, jā, vienā tādā ezerā plunčājamies un kā viņš pateica, ja, protams, tur lekcijās ar kaut kādi jautājumi, ja, nu, ko es jutīšu, ja, kā man būs jājūtās, ja, un tie tādi lielumi, kurus ir ļoti grūti iepakot. No tā pateikt, ka tu tur garantēti, ja, mums jau patīk bišķiņ pieķerties pie kaut kādām garantijām. Man tur pateica, tur treneris, skolotājs, ja, ka es tur teiktu, tā, kur ir tā sajūta, viņš man solīja, ja, tā, neiet tajā atskaišu sistēmā. Un, arī darot jogu vai to pašu, ja, tādu skriešanu, pateikt, ka tu tur vispār nekad nevari uzvilkties vai kā, tā būtu tāda melošana, manīšanās. Ja, kā, tāpat var labi uzeksplodēt un tur kaut kādi demoni izskriet ārā. Ko noteikti iegūst, kad tādas apzinātas praksītes dara. Arī fiskultūra. Ja, tā drusciņi lēnāk, plūdināk, apdomātāk. Tā kā drusku plašāku to savu iespēju tur kaut kādas šķautnes ievilkt. Tā kā drusku siltāku to saulīti. Drusciņa patīkamāku to pasaules pieskārienu. Ja? Tas neiet... arī kā kuram. Varbūt kādam tas ir vienkārši nomainās dienu un nakts. Viņš ir bijis tumsā, viņš iznāk gaismā. Ja? Wow! Apsveicam lieliski, ja? Tas ir tāds ļoti individuāls. Ja? Konkrēti par manīm, tā kā drusku vairāk viss garšo. Katra tava darbība, katrs tavs solis, tā kā drusku vairāk, katra tava kustība, jā. Tu tā dzīvē ļoti katram sīkumam pievērš uzmanību? Nē, par pašu akurātāko, es domāju, mani nevar nosaukt, bet es cenšos palēnināties. Mūsdienās super nepopulārs laikam teicis, jo katrs pasaulē ir ātri jāpaspēj, es cenšos palēnināties. Un arī ar fiziskām praksītēm arī lielisks veids. Tagad tu jau zini, mēs tevim par to bijām runājuši, ja, ka mēs jau kaut kad pagājuši gadu rudenī ar sievu izdomājām, ko mēs esam pusmaratons, mēs esam skrējuši, mums tā skriešana tāds diezgan ikdienišs temats, sagatavojamies maratonu. Vispār vēl tur tāds, saprotam, ko tas nozīmē, un tad kā tam gatavoties? Ja? Tad gatavoties skaitliski, kā kādreiz pusmaratoniem gatavojos, ko arī tu ļoti labi pārzini to pasauli, to performance gatavoties, ja? Vai pielietot šos te skaitļus, šos te ciparus, bet kaut ko drusku vairāk, kaut kādu mazu prieciņu katrā tajā solītī, kaut kādu Kas ir mazs prieciņš? To es tev nosaukšu, ja, kad ar sievu izskrien, un tad ir saplānots kaut kāds maršruts, un ir paredzēts garais skrējiens apkārt rajoniem, tur kaut kāds jānoskrien agrs svētdienas rīts, zem 30 kaut kāds tur saplānots, ja, un tas ir tomēr tāds 3 stundu ceļojums, tagad mums būs roku rokā jāskrien, protams, tur kopā skrienot, ja tur dažādāki tempi, viens uz otru tur kaut kā šķīvi skatās, un tas, pēc laika ir paredzēts, Māra ļoti ieturējās, ejot kaut kādai schēmai, taču jābūt kurā brīdī želēs jāēd. Jā. Pirmais mazais prieciņš jau esam caur čieri izskrējuši. Mežciemā toliņ skriesim iekšā un
drusku jāsabremzē solīs, man ir tur jāpatur kaut kas cimdiņi vai kas, jā, un jāpalīdz pirmais maurtens želeņš attaisīt vaļā un gaitā izsuknēt, jā. Tas ir pirmais mazais prieciņš. Jā, man arī garšo ēst. Jā. Jā, nu, tas man liekas, nu, kad paliek sarežģīti, tā, ka tu mēģini kaut ko tajā atrast. Nu, tā ļoti sasprindzāt. Nu, tur kaut kam jābūt, jā, jo tur es nojaušu, es redzu Instagramā cilvēki, tur smaidīgi kādi, tur stāv prim. Es tur arī gribu būt, jā, bet nesanāk, jā, bet, nu, varētu tā būt, jā, ka nesanāk. Nu, pamat noteikumi, jā. Stalta muguriņa, dziļa elpa, viegls solīts. Un tad jau enjoy. Forša kompānija arī. Forša kompānija. Tad soļojam pa Skansas ielu, ko? Kas mums nekaita? Vai labi? Jā. Nu, ķermenis kustās, skābeklis staigā, nu jā. Un ja mēs tagad atgriežamies atpakaļ uz fizisko, nu, tad tieši caur tas stāvoklis, ko mēs tā ieskicējam, gan pa pusē jautrojoties, gan mēģinot viņu kaut kādās savilkt, kaut kādās līnijās. Nu. Šobrīd tas jau ir savilkts diezgan tādās fizioloģiskos kaut kādos parametros, un nu, pat arī mājā bijām Lietuvā pie New Yorkas jogas skolotāja Edija Šterna un meistarklasīt jogas nodarbības un lekcijas man pārsteidz, cik viņš akurāti salicis tieši no fizioloģijas skatiem šīs lietas, par kurām mēs runājam, kuras ir tādas, kuras varbūt uzreiz nevar pateikt, kaut kādos konkrētos skaitļos kaut kam, kas tur prieks, ja, kas smaids sejā, ja, kā. Nu, tas ir, tā ir kaut kāda spēle mūsu organismā hormonu kaut kāda saspēle. Un tas nu gan jau ir pierādīts, tas ir izmērīts zinātnē, ja, kā šī fiziskā kustība, kā sakārtota elpa, kā šis taisnais mugurkauls, ja, kā viņš šos hormonus ietekmē. Dopamīns, serotonīns, ja, GABA, melatonīns, ja, un no tā tālāk izriet mūsu šie visi parametri, cik mēs priecīgi vai kā mums patīk vai nepatīk tas, vai uzvilkt vai kašķīgi. Tas, ja grib tajā iet tā ļoti dziļi, nu, tas ir arī izmērams un izskaitāms. Ja, tad jau tur tādi moderni nosaukumi, biohakerēšana un kas tu noteikti savā paziņu lokā šādu nosaukumu esi. Protams, jā. Dažreiz man liekas, ka varbūt 99% cilvēku nav jēga vajag kaut ko sarežģīt. Ja mēs guļam normālas stundas, ja mēs kustamies, ja mēs dzeram ūdeni, nelietojam šmigu, varbūt pieskatām cukuru, tad problēma 99% darbs darīts, man liekas. Un vēl varbūt mazāk sociālīklus scrollējam, tad vispār. Jā. Nu, filtriņš. Filtriņš, jā, veselīgs filtriņš. Nu, tas noteikti būs kaut kāda tuvākā laika izaicinājums. Tas būs mums tiem, kam ir jaunāka paudzība, tas būs milzīgs izaicinājums, ja, kā iemācīt filtriņu. Nu, vēlreiz, atpakaļ fiziska kustība, tas tā kopā būšana ar sevi. Un pat viena tāda maza niansīte, ja, tu varēsi pastāstīt, kā tev ar to. Es kādreiz noteikti skriešana, austiņas, kaut kāds playlistiņš un aiziet, ja, muzoniņš. Un pie viena no šiem te biohakeriem, vai tik tas nebija tas Andrew Hubermans vai kaut kādā podkāstiņā, es klausījos, jā, un bez mūzikas, kā tu saki, tur Kalngala projām pa mēžu garciem, ja, klusumā. Nu kā? Jā, un mums kaut kas notiek. Uzreiz
uzreiz to starpību tā kā nevar sajust tas maziem kaut kādiem, bet kaut kā vispār pēc tam tas pēcefekts tāds bišķi kaut kāds garšīgāks, tāds vieglāks. Ja? Ar muzonu, protams, tur uzliec kaut kādu tur offspringu vai ko, un intervāli jāskan un zāģē, ja, tev iet tur 30 kilometru, un tas ir viss skaidrs, kā tas strādā. Pēc tam kaut kāds tā kā iztukšots, tā kā, saules, gan šodien bija, ja, gan nodeva. Un to pašu saglabāt to kaut kādu skaitļu formulu, ja, bet notici to, ka viss jau ir tevī. Ja, izdari to pirmos soļus, kā nosaucams tas pamats. Tu esi izgulējies, tev ir tur, tu esi piedomājis pie savu uztura un aizbrauc un to pašu tur varbūt sarežģītāko treniņu, kāds intervāls gar jūri un klusumā nodampē. Un pēc tam kaut kā tā, kaut kā ir. Es dažreiz ceļos no rīta skriet, tad kādos 5:30 izēju paskriet, tāds kluss, saulīt austs, tāds rīta dzesturums. Es ielieku austiņas un es pat neko neieslēdzu, vienkārši ir tik episki jau tāpat. Super! Super! Tad, protams, ir tā diena, es sākas ar bišķi citu enerģiju. Tāds. Super! Jā. Nu? Kas vispār, kā domā? Kas ir veselīgs dzīvesveids? Jo man, teiksim, ir draugi, kas domā, ka es esmu apsēsts, jo šmigas dzer varbūt reiz gadā, reiz ceturksnī, kādu bišķiņu. Es mēģinu normāli gulēt, jo es gandrīz visu laiku trenējos kādu maratonam nākamajā. Tai pašā laikā es neatteikšos šitādā dienā ar sievu saldējumu kopā apēst. Tas, man liekas, ir absurds. Kad tādā pavisam apsēstībā es arī negribu iet mās. Tas jau nav veselīgi. Tev arī jādzīvo un jābauda dzīvi. Jādzīvo un jābauda, jā. Redzi, lielisks vārdus tu arī pieminēji. Jābauda, jādzīvo. Jā, un tie tādi arī. Dzīvošanās, baudīšana. Tu nevari šiem te diviem vārdiem piemērot kaut kādus vai tur skaitļus vai ko. Iespējams kaut kādu summu kontā var piemērot baudīšanai. Ja? Labi, kaut kur daļai, jā, bet lielumi, kurus tu īsti nevari tā pateikt. Cik daudz, Māri, cik daudz tu šodien baudīji? Garminā varam paskatīties, cik daudz šodien nav kaut kādā. Es īstenībā esmu domājis, ka man ir kaut kā jāmēģina šis kvantificēt, bet es neesmu līdz tam nonācis. Es domāju, ka būs. Es domāju, ka būs kaut kādi tūļi un kaut kādi šie te gadžeti, ja, jo tā ir milzīgi tāda. Tu pats viņai iekšā seko viņai, tas tāds arī segments, viss šeit palīgi līdzekļi kaut kādi, kā pieķerties kaut kam. Stāsts jau par to, ka mēs gribam pieķerties kaut kādai atskaišu sistēmai. Kaut kur viņa arī ir jāpielieto. Ja? Teiksim, ja cilvēks ir pilnīgi no nulles pie tiem atnākt un Māri, pastāst, kā man tas zinu, skriešana ir laba lieta, ja? Un tu man uzraksti tagad 6 nedēļām, ja kā man plus mīnus izskatītos. Un tu saproti, ka tur nevarēsim pielietot kaut kādus terminus, tur pašsajūta vai tur, kā tagad moderni saka, labsajūta skrienot vai kas, jo tie ir tādi grūti iepakojumi. Ko tas īsti nozīmē? Ja? Tev cilvēks, kurš tur būs super saņēmies un pie tevīm tur mazliet ar tādu vieglu bažu veikalā, tad Māri palīdz. Ja? Tev viņam būs kaut kādi konkrēti kaut kādi. Draudziņi rītā, tik minūtes tādā tur tempiņā, un pat varbūt jāsasinhronizē ar viņa tiem rādītājiem, kaut kur tur jāpaskatās. Pēc 2 dienām jāsams klausos, tur pieliec klāt, tur noņem nost, tātad šie te mērlielumi ir kaut kādā veidā jāpielieto. Un es viņus pielietoju, mēs viņus pielietojam. Ja? Tas teiksim, savos svaru kausiņos tur bišķiņi izlīdzināties, nokalibrēties, ja? Kur tu viņus pielieto vai kur tu jau drusciņi no viņiem tādā bišķi atkarībā ierauj.
ka, ja tur kaut kas nesakritīs, ja, tad tur kaut kas tās ir. Ja, un tad arī tāda lieta, kas, kā tu man jautāji, ja, ko tur nozīmē veselīgs dzīvesveids baudīt, ja, viņš var pārvērsties ar kaut ko bišķi par tādu nastu. Tagad man tur kaut kas ir jādara. Ja tas ir prosports, tur tā savā ziņā ir kaut kāda nasta. To sportu grūti būtu nosaukt, kad baigi brīvi tur visi dzīvojās. Tas ir kaut kāds nomērķēts, tur targets tanīt datumā, kaut kāds tāds rezultāts. Secība ļoti konkrēta aiziet. Jā, bet... Tu atļaujies saldējumu vai aliņu vai kaut ko? Aliņu bezalkoholisko. Jā, jau 2 gadi, kā man šis segments ir galīgi attālinājies. Bet tāpēc, ka droši vien tev tas neasociēs ar dzīves baudīšanu. Nē, es labi zinu. Šorīt pat ar vienu savu klientiņu, kas man tāds milzīgs gurmāns un tādā. Viņš tur tādā klasikā iet, tur pēta par vīniem un lasa un tur pagrabu kolekcionē. Un es tā kā ļoti labi saprotu, tā ir arī kaut kāda ļoti sena tradīcija. Un domāju, ka ne tu, ne es, mēs neesam varbūt šeit, lai kaut kā viņu tur noliektu vai kaut kā forši viņa iet. Un ja tu vari pieslēgties un caur to kaut kādu tādu sev augstāku stāvokli ķert, lieliski. Jā, lieliski. Un arī ļoti muļķīgi, man liekas, būtu, ja tev kaut kāda lieta tagad drusku paceļ bišķi tādā augstākā stāvoklī. Un tu tikai tāpēc, ka ir kaut kāda informācija, ir tur trakais Māris, kas kaut kā tā dzīvo, ir tur kaut kāds trakais Dzirds, kas kaut kā tā dzīvo. Man ir ļoti, ļoti sasprindzinātiem sakostiem zoviem sevi jāierobežo, lai es varbūt tur darītu to, ko viņi dara. Bet es ne kripatiņus tur nekaifoju. Ja, tas būtu Māri tā jocīgi. Ja tas ir dabīgi, pirms mirklīša tu par to dzīves kvalitāti, dzīves baudīšanu. Es domāju, ka mūsu dzīves uzdevums ir katram atrast kaut kādas lietas. Kaut kam ir jānotic, tai pašai fiziskajai aktivitātei ir sākumā jānotic. Viens ir, kad tev inteliģence kaut ko var pateikt priekšā. Ir ļoti labi zini, kā tas strādā, tur fizioloģiski, anatomiski, medicīna, un tu zini, tā kā notici. Bet kamēr tu izveido to savu saslēgumu, ka tiešām uz šīs lietiņas tev dod kaut kādas savā ikdienā jūtamas plusiņas, tur varbūt kaut kāds laiks viņš paiet. Viņš jānokalibrējās. Viņš noskrējiens jāsavāc. Un, man ir sajūta, ka tu ļoti sevi nespied pie sava dzīvesveida. Ja, ka tu viņu esi tik ļoti atpodis. Līdzīgi ir arī man. Ir varbūt lietiņas, kas prasa disciplīnu. Disciplīna noteikti. Disciplīna tas ir milzīgs, spēcīgs instruments. Un ja kaut kur esi notēmējis, tad disciplinēt uz turieni iet, bet kā tu pieminēji, ka šitie kaut kādi trakie, varbūt tur sektanti vai kas, ka tev paziņas, jā. Vēl jogu dara, vispār galīgi vēl. Tas ir kaut kāds čakru virtenes tinsā vaļā, galīgs. Tas varētu varbūt tādā mūsdienu sabiedrībā tur arī vienādība zīme varētu likt, ka šitie vai ir tvaika ielas pacienti vai narkomāni, kaut kas. Jā, kaut kā es nezinu, mūsdienu dzīve, laikam ir tāda sarežģīta cilvēki. Tā mēs paši viņu sarežģījām. Paši, jā. Paši viņu sarežģījām. Tad uzliek mērķus un tad liekas tā, bet es pārāk daudz ēdu cukuru un pārāk maz guļu. Un tad... Mērķiem jābūt un kaut kas ir jādara, jo tas, ko mēs te sarunas laikā pieskārāmies tādam labsajūtas momentam, viņš varbūt ir kaut kur drusku relaksējot. Cik varbūt apzināti sevi vajag tur kā izkratīt no tā relaksējošā stāvokļa? Var visādi.
Super labi, ka tu esi gatavs visādiem stāvokļiem. Super labi. Un atrapēties, jā, nevajadzētu nekādā gadījumā. Kad tādā pilnīgā, būs drusciņ aizpins, bet tur būs sarkanais, tad šitiem būs zaļais. Un kad būtu iesauktē no rītiem skrien, ka tieši tāpat es jau šim krustojumam, to secību zinu. Kā, kur, tad šiem būs zaļās. Mēs atlasim pagājušies, apskatīties. Mēs ar mašīnām. Uzmanīgi mārķi. Es kā projektings varēsim. Nu labi, tu sev uzstādi kaut kādus fitnesa mērķus. Jo kāds vispār, jo zin kā, skriešanā vienkārši man ir finiša laiks, bet sevišķi šosejas skriešanā. Ja kas skrien takās, tur sarežģītāk. Bet šosejas skriešanā es zinu, kāds man ir maratona laiks, zinu, kā 10 km un man vieglas. Tagad mēģināšu pārsniegt. Bet ja tu ej zālī? Jā. Kā to definēt? Jā. Nu, labi, ir cilvēki, kuriem būs vienmēr mērķis nomest kādu kilogramu, bet tev tā nav domāt. Jā. Man ir tā, kad ir kaut kādi, kas patīk, nepatīk. Ja mēs tagad pinām filmu atpakaļ uz mūsu tādu sarunas sākumu un to pašu brendu CrossFit, un ka mēs tur pirmos gadus lecām iekšā, mēs reizē arī saņēmām kaut kādu milzīgu disciplīnu dažādu. Jo tagad pats CrossFits distancējās no tā, un tas uz mums neatiecās, tas kaut kas ir no CrossFit gameiem un no kaut kādām sacensībām, jā, mēs tikai tur pedagoģiju veselības vingrošanu, jā, un to tur smieklīgi skatīties, jā, kā viņi mazējās no tā nost. Bet tad bija tā, tad respektīvi, mēs jau kaut ko varējām, tad pašā ielu vingrošanā, kaut kādās, tur pievilkšanās spēka uzgājieni, ja, tur apgriezieni ap stieni, tur ērskvati, pietupieni, kaut kāda jau sapratne, ko es ar to savu ķermeni. Un CrossFitā, jā, tur sevišķi, ka tāda sevi, ka mums ir jānoķer kaut kāds lielums, kas mums ir jānoķer. Tad uzreiz ļoti daudz disciplīnas un baigā plēšanās, tā kā visu laiku tēmē uz kaut kādiem vingrojumos, kaut kādiem jauniem svariem, uz kaut kādām jaunām sekundēm un visu laiku. Šito es esmu drusku palaidis vaļā un arī, nevis drusku, pamatīgi. Kilogrami, es nezinu, kurā vingrojumā man vairs kaut ko tur nozīmē. Nozīmē to, es ar savu svaru varu kaut ko izdarīt. Tas tāds, tas svarīgs parametrs. Es varu aiziet ar saviem puišiem kopā 20 reizītes pievilkties. Jā? Tas ir jātop. Liekas, ka ok, šitāds ciparādi jātop. Un, ko novēlēt cilvēkiem, kā uz ko tiekties. Patiesībā, man pašam tās disciplīnas, kuras ikdienā pielietoju, nav tik daudz vairs. Ir kaut kāds disciplīnas, jā, un man viņas ir par rokai. Viss kaut kur šobrīd padodamies uz vienu no spēka vietiņām, un tūliņ tur būsim. Atbrīvojies ir tas, jā, cik tev vajag. Jo interesanti pēdējā laikā tā informatīvā vide, tu jau arī redzi, kāda viņa izskatās saistībā ar tavu tēmatu, ar skriešanu. Es redzu tādu fitnesu kopumā, ja, tās fitnesa vēstības. Jogā tieši tāpat, ja, ka tā informatīvā vide pulsē tā kā tāds vulkāns, kurš tūliņām uzsprāgs. Ja, un tas, ko vajag, kā vajag, cik daudz, es domāju, tuvākajā laikā tur viņš gāzīsies tikai tāda lavīna pāri. Ja, tas mūsu uzdevums, tāda veselīga filtriņa, tādu varbūt priekš sevīm sakārtot, ja, kas tieši man ko man dod, lai tas būtu tā, ka tiešām par rokai. Vai ja es eju kaut kur, tad es eju pēc tādām jau specifiskākām zināšanām. Ja, es arī,
gan es pats, gan mēs ar sievu kaut kur speciāli braucam uz kaut kādām nodarbībām. Tas mums prasa tur tiešām izbrīvēt laiku un sēsties mašīnā, braukt, kur mēs dodamies pēc spēcīgām zināšanām. Ja, vai kādu treniņu tiešām ir iespēja ar manā skatījumā kādu autoritīvu cilvēku. Ja, es tieši pieslēgšos tur tam lauciņam. Ja, un tas, man liekas, nākotnē paliks ļoti svarīgs. Jo tādu tīru informāciju, tīru kaut kādu šablonu, to nebūs vairs nekāda problēma dabūt. Tas jau ir, tu to redzi, tas ir, un tas būs tuvākajā laikā vienkārši. Tā kā šis viss, kad mēs vēl pirmos gadus CrossFit, bija kaut kāds tur maksas kanāli, kur tu kaut kādus to šablonus var dabūt, un mēs bijām sapņām, mēs tur kaut ko tur nomājam, maksājam, bet tur, papla viens, mēs to sen jau zinām, jā, un tad tagad tas ir, nezinu, tu reiz 1000, kā tu vari, tev vairs nav nekādi maksas kanāli jāpielieto, tu vari ChatGPT, tur pareizes atslēgu vari salietot, un viņš tev var iedot tik daudz tos modeļus, kā tur ko darīt, jā. Pieliks vēl klāt kaut kādu vizuālo tēlu, vispār viss, ja, jā, bet ir kaut kāda, tur, man liekas, dzīvam trenerim vērtība tikai pieaugs. Jo skaidrs, ka to programmu visi var uzģenerēt, tur nav problēmas, bet tomēr, pieredze ir kaut kāda vērtība. Bet jā, to varēs sajust ar citu sensoriku. Un tas jau vispār tāds par šīs pasaules sajūtu, par savu ķermeņa sajūtu, par savas apkārtnes sajūtu. Un to varēs sajust ar drusku smalkāku sensoru. Kāpēc? Jā, man pašam kaut kādā iekšā kāpēc mēs te šodien tā ejam, forši dodamies, tūliņ pavingrosim. Varējām Zoomā sēdēt, būtu vieglāk. Racionāli varbūt jā. Racionāli varbūt jā, bet izslēgtu pēc tam tos aparātus ārā, kas no tā palika. Un jā, tad nākotnē, tāds masu piedāvājums, tāds masu fitness, viņš noteikti tāds sintētiskāks paliks. Un tas ir neizbēgami, un kaut kāds tāds neliels procents, un paliks kaut kāds tāds ļoti, ļoti tāds ciešs, tāds īsts, tāds. Man bija baigās tādas pārdomas, kas bija Berlīnas maratonā. Es nezinu, vai tas makes sense šajā piemērā, bet es kādreiz bērnībā šahu spēlēju. Tu māki šahu spēlēt? Gājiens. Jā, gājiens, jā, bet lai tur sāktu kaut kādas tur izklātnes kārtot vai ko, redz, ja mēs ar tevi spēlētu 100 partijas, es visu 100 uzvarēšu. Jā. Ja es spēlēšu ar čavu, kurš Latvijā ir top 10, 100 partijas, es visu 100 zaudēšu. Es to neesmu darījis kopš pamatskolas. Ja viņš spēlēs pasaules čempionu 100 reizes, droši vien, ka viņš 100 reizes zaudēs. Jā. Bet tas interesantākais ir, ka visa informācija ir uz galdiņa. Gan man, gan pasaules čempionam. Nav nekāds veiksmes faktors, nav nekas apslēpts. Tur viss ir. Jā. Bet kaut kā zināšanas pieredze rada milzu atšķirību. Un tāda man sajūta bija, ka es biju Berlīnas maratonā, ka es skatos tiem skrējējiem. Un es esmu skriem savu 14. maratonu. Un es esmu to pavisam savādāk jūtu nekā, ka es biju pirmoreiz Berlīnē. Vai ka es skrēju. Zināt, kad skriem pirmoreiz, tad tev, es šito daru pirmoreiz. Tad skrien trešoreiz, es šito jau zinu. Un tagad skrien 14. tad jau visas atmiņas, jau visas asociācijas jau daudz vairāk. Tur ir feelings par to visu. Un it kā tur kāds, kurš ir pirmoreiz, redz to pašu informāciju, bet sajūt visam ko citu. Tās, es nezinu, vai tas bija saprotami ar to. Nē, tas bija ļoti saprotami. Es man liekas uztvēru, ko tu saki, un turēt to savu, stimulēt to savu sensoriku kaut kā, bet arī nepārstimulēt. Ja tu saki, ar kā tu pasaki, jā, vai ko tu sev izdzīvo? Es jau 14. Jā, vai tas ir jau tā sensorika ir tik notrunāsies, vai ar katru gatavošanos, ar katru jaunu mēs varam tos kanāliņus turēt vaļā un 14. reizi to pieredzīti, arī izdzīvot. Nevis ar vēlmi. Man 14. ir daudz interesantāks nekā visi iepriekšējie. Super, tad viss notiek.
atmiņas, emocijas, viss kopā. Tad viss notiek. Tad kanāli ir vaļā un viss staigā, jo tu tā interesanti, jau 14. Jā, ka varās ir. Un dažkārt ir kaut kādas lietas, kuras mēs tā kā vēlamies atkārtot. Mēs esam kaut ko piedzīvojuši, kaut ko pieredzējuši. Jā, un tas tādā sportā un fiskultūrā noteikti arī kaut kādu sajūtu buķeļu. Tad mēs paniski vēlamies ielikt turpat un netiekam vairs turpat iekšā, nekādīgi. Ja? Un turēt tos kanāliņus vaļā. Jā, bet uz to ir jāstrādā. To arī cilvēkam novēlēsim. Ejiet arī dzīvēs pieredzēs, neģenerējiet plāns ar ChatGPT, satieciet dzīves cilvēks, dzīves treneris, piedalieties dzīvās sacensībās, kur ir citi cilvēki. Klauģi ir. Es citreiz šitam izskrien par rajonu. Jā. Mēs esam no Brasas rajona, tāpēc šis ir mūsu rajons. Un te mums ir trenežieris zāles, domāju, varētu pavingrot, bet es jau nezinu, ko darīt. Jā. Parādīs kāds dažs vingrējums pašas. Esam. Centīsimies netaisīt garas pauzes šeit. Tu ar savu augumu mierīgi gaisnieku stieni. Kājas sākumā ir uz grīdas. Kamēr vēl tavu kājas ir uz grīdas, saslēdz muguriņu, paskaties uz augšu, viena pievilkšanās, atpakaļ, viss brīvs. Šādi mēs 15 reizes. Viens pievalkās, otrs pievalkās. Ok. Jā. Davai. Labi, ja? Pirms tu lec, ja? Centies šo te, kad drusiņ jau lāpsnīs tā kā iedarbinās. Tu viņu šeit sajūti, jo nesāc to kustību, kamēr tu super smags esi uz kājām. Šeit jau bišķiņ tā kā iedarbina rokas, aizliek. Jā, es izskrien caur kaut ko gribās padarīt. Ja? Šis ir viens no veidiem, kā krāt pievilkšanos, jo tiem, kas nevalkās un šos te visas lietas nedara savā ikdienā, savā treniņa rutīnā, protams, tur runāt par kaut kādām sērijām, tur pa 5 reizēm, kas, tas būtu varbūt tur viena sērija. Šis ir lielisks veids, kā pakrāt kaut kādu apjomiņu, jo tu katru reizi tā kā atpakaļ uz grīdas un viss tu esi brīvs. Ja? Protams, tur arī būs savs limits. Noteikti tā jūtupēdējās pēc viņas jau. Ja? Tas, ko var darīt, teiksim, tu savos treniņos, tu esi noskrējis, atskrējis šeit, tu vari starp katru reizi drusku garāku pauzīt. Mēs tad pietiekoši ātri viens uztais, otrs uztais. Ja? Tu mazliet garāku pauzīt. Pastiep to nevis tur 10 sekundēs viena pievilkšanās, bet 20 sekundēs viena pievilkšanās. Un tev parisināsies, tev savāksies labs apjomiņš, 15, jau pirmais izdarīts. Paņem lūdzu kameru, izdaram vēl vienu pievilkšanās veidu. Nāc šeit, vingrojumi saucās Austrālijam pull-upi, un tā atšķirība ir tāda, ka tagad tas būs tā kā vienā piegājumā. Es izdarīšu 15, tad tu izdarīsi 15. Un šeit šis ir ļoti labs laukumiņš, starp citu tavs vārda brālis ir daļai autors visiem šiem kanguru pro laukumiņiem Latvijā. Ja, Māris Leziņš, ielu vingrošanas līderis. Šeit ir labi tas, ka ir dažādāki augstumi. Šis ir viens no arī pievilkšanās veidiem. Tie, kam varbūt neiet kārienā tā, ka tur sērijas padarīt šādu te Austrālijā pula. Te var forši uzreiz salikt kopā vairākas reizes. Kājas uz grīdas. Un tēmē drusiņ virs krūtiem. Ja, rūkas mazliet platāk. Un tad mums šeit diezgan stabili kājas. Jā. Un tā, divi. Un centies nevis tikai ar rokām, bet drusku ar tas lāpstīnas muguriņu. 5, 7, 9, 10. Tā, ir 5 reizes pa vienai sāc. 1, ja, tas ir 2, 3. Es parasti varu vairāk, bet šodien karsts. Nē, karsts, pa ceļam.
sagurām, izrunājāmies. Paldies tev. Nu, super. Jā. Forša? Tā, ja galīgi švaka presīt, protams, kaut kā citi vingrojumi ir daudz, bet tādu vienu no saviem vingrojumiem, kuros pielietoju, stalts ķermenis, nostieptie purngali, šeit augšā, vaļā, lēnāk lejā, šeit vaļā, lēnāk lejā, trīs. Labi. Šodien publicēja apliešu sarunu ar Arķiem Rekuņenko, kurš ir šķēršļus skrējis. Un tad pēc sarunas viņš man parādīja šķēršļus. Okay. Kā viņš pilda un kā es pildu. Šonedēļ... Šķēršļi tas ir, kur uz rociņām ir jāiet, ja? Ok. Papriju viņš skrien, ja? Viņš pats organizēja pie sevis, bet... Ok. Es tagad izmantoju apliešu sarunas, lai parādītu, cik es vārš esmu visādā ceļā. Jā. Nostiep pungaliņus. Un drusciņ tad nelielu kipiņu ar kājām. Tad bišķi tā kā uz aizmuguru paņem, un tad uz priekšu paņem, jā, visu ķermeni. Un vaļā. Super, nu, reku, viss notiek. Stingrs rociņš un uz leju drusku sabremzē. Nu, ko, pāris vingrojumiņi. Varbūt tas, kas mums tuvāks, jā, ja pēc skrejiet drusku kaut ko kājām izdarīt, tad visu šos rīkus, jā, viņus var izmantot tā kā lai noslogotu vai tieši lai kaut kur pieturētos, kaut kādā slogot. Tad lieliski atspēriena muskulīšiem, ja viens kājas pietupi. Tur viens kājas pietupiem, likās, ja tur kaut kāds varbūt ceļu, tur traumiņas vai kas, nu tā, protams, katram sevi jāpazīst. Bet ja viss kārtībā, ja šeit daļu svara, teiksim, ja mēs strādāsim ar kreiso kāju, daļu svara atdodam uz labo roku un ar labo celu šeit mēs pieskaramies viegli papēdim, augšā, šeit pieskaramies viegli papēdim, augšā un 10 reizītes katru kāju. Paldies. Labi. Forši. Nu ko, un pieliekam tādu ķirsīti uz tartas virsū, ja. Mums te parādījuši, ja, visāds vingrojums ārā. Jāaicina cilvēku uz Andrēsu. Uz Andrēsu vēl nāks pēc zinībām, ja. Zinības var pielietot jebkur. Taču tā. Nāk šeit, šo mēs varam abi kopā izpildīt. Kaut kā tā? Jā. Jo mēs sēdīsimies, celsimies augšā. Nu, šis noteikti to pazīstams vingrojums, jā, tad lasa. Ja pēc skrējienas, saprot, ka tur kaut kāds balansējušās pistolīs, tas tā pārāk sarežģīti, tur kārtīgi jāstiepjas, bet grib arī ātri tos atspēriet muskulīs šeit, atrodam kaut kādu pamatnīti, kas ir apmēram ceļgala augstums, labā kāja drusiņa augšā, kreisā, kas stingri pie grīdas, apsēžamies ar kreiso augšā, nomainīt, labā, apsēžamies ar labo augšā, nomainīt, kreisā, apsēžamies, nomainīt, labā. Izrunājāmies, pavingrojām. Paldies visiem, kas mūs skatījās vai klausījās. Kaut kur zemāk ir visi linki, ko mēs pieminējām, visi sociātīkli un tā tālāk. Sportojiet arī jūs. Paldies, Girti, paldies par sarunu, par vingrošanu. Paldies, Mārti, par uzveicinājumu. Aiziet! Jāturpina trenēties. Aiziet!